Nu, lūk, tagad viss ir pabeigts. Uzlīmēt virsū ir ar līmi caurspīdīgi plāksnīt virsū, ka redz kontaktu stāvokli, dzirksteļo, nedzirksteļo. Un šī galva visu laiku raustījās. Viņi kaut kādiem laikam 60 vai 70% viņi tur slēdzās ārā iekšā, visās brīnums taisīja. Tagad viss iet gludi uz maksimāliem. Slēdzās ārā galā, tādu viss nekur neslēdzās. Atpakaļ gaita. Nu, viens motors ir gatavs. Jo praktiski viena mehāniskā daļa, kas šī motorā ir šis te, nu, neskaitot apakšu, nekad tur griežās, bet tā ir vienīgā vieta, kuru var dilt. Un praktiski atiet nost, ar strāvām atiet nost. Tas kontaktiņš, kas piespiež pie tās sudraba keramikas rips. Vienkārši to piespiež klāt, viss satais, viss aizlīmēja ciet. Ja nu gadījumā tad atkal var bišķi pakoriģēt. Tā kā šo bloku nosvilināt, nu, es nezinu, viņam drošības tā vēl iekšā. Var tu mainīt polaritātes, var arī ko gribi. Nu, viss tur ir. Bet tur vienīgais, kas tais tos sūdz, ir šis potencimetrs. Jā, potencimetrs ir dārgs, ja viņi jāmaina. Bet otram motoram būs jāmaina, jo gals stāvoklis slēdzās ārā. Viss ir kārtībā. Pa lēto tikām cauri.